ir ezers! Mēs beidzot nokļuvām līdz ezeram. Smirdīgam ezeram. Bet tas neliedz cilvēkiem laivot, ierīkot. Tur ir šitās te kempinga mājiņas pie ezera. Bet šajā ezerā satek visi notekūdeņi no Otī pilsētas. Tā kā viņš ir viszemāk, visi notekūdeņi satek šajā ezerā. Tagad mēs esam nokļuvuši Otī apkārtnes augstākajā punktā, 2630 metri aptuveni. Katra info plāksne saka kaut ko citu, un mans Garmin saka vēl kaut ko citu, tāpēc aptuveni šādi. Skats pavarās šāds te. Redzēt ļoti tālu, bet ir tāda viegla dūmaka, kura nenoiet arī citās dienās. Šī ir normāla diena priekš aplūkošanas, tā ir parasti. Diezgan dūmakains. Blakus mūsu kočsēkurs Rufus, pie kura mēs dzīvojam. Say hi, Rufus! Braucam pa šausmīgu rubuļainu ceļu, bet šoreiz šoferis ir viegli satraucies par šādu veidu ceļu. Mēs esam uz pirmā pakāpiena, un mums ir jārokāp 600 pakāpieni līdz pašai augšai. Tur augšā ir templis, un līdz tam templim vēl tieši 650 pakāpieni. Sāksim skaitīt. Pēdējais tas kalns. Vai tas pēdējais, tas tur vizit kalns? Tieši aiz tā baltuma. Aiz baltajām mājām kalna galā ir balts kalns. Tur mēs bijām. Tālumā cauri Tējas laukiem ir bizoņi. Beidzot atrašu bizoņus, redzi? Reku tur tālumā. Viens skatās uz mums, un tur viens ir paslēpies Tējas laukā. Ragi tik vienredzami.
Wow! Wow! No, I'm too afraid to go there. Wow! Tā mēs te sēžam, Bāfēlas malā. Vienā pusē man ir klīns, un otrā pusē man ir tukšums. Esam Konoru stacijā. No šejienes sāksies mūsu 5 stundu ceļojums cauri kalniem ar mazu vilcienību. Bet vajag lokomotīvu. Bija paredzēts, ka mēs sāksim no Otī, bet sanāca tā, ka mēs esam Konorā. Un no Konoras tagad brauksim tālāk līdz metropolijam. Kādām patīk braukt ar čukču bāriņu? Lai forši arī turētos. Jā. Kad iebrauc tunelī tādas skaņas. Tāpēc, ka tam laikam nav tas palikt. Jā. Man nāk ārā un iet garām. Iet gaisā. Kā tev Raul patīk braukt? Kādi? Kas tev tur ir ārā?